Kamēr taisa brokastiņas, rekur šeit ienāca doma prātā parunāt par aizvainojumu. Kā var zināt, vai tevī ir aizvainojums? Ja konkrēti tu pie savām neveiksmēm un savām neizdošanās vaino jebkuru citu cilvēku, draugu, radinieku, vīru, sievu, tad tevī sēž aizvainojums. Ko viņš tevī dara? Viņš aktivizē tevī dusmas un pēc tam naidu. Un pēc tam agresiju. Jo lielāks aizvainojums, jo lielāka agresija. Šī emocija, aizvainojums, ir sakne tam, ka kaut kādā bērnībā tevi kāds ir aizvainojis. Un šo aizvainojumu tu esi pieņēmis sevī kā apziņas stāvokli, kā tavu esošo normu. Līdz ar to esošā norma ir kļuvusi par tavu ikdienas stāvokli, ka tu ikdienā vaino citus pie savām neveiksmēm, pie tā, ka tev neizdevās izdarīt. Tas tiešām mērā ir saistīts ar atbildības noņemšanu. Kādēļ no viņa ir svarīgi atbrīvoties? Pirmām kārtām, viņi traucē veidot attiecības. Otrām kārtām, viņi traucē nopelnīt naudu. Trešām kārtām, traucē sasniegt pozitīvas sajūtas. Ceturtām kārtām, ierobežos tavu brīvību vienmēr. Pieckārt, finansiālo brīvību nesasniegsiet. Sestkārt, jūs ir vienkārši kontrolēt. Paēdi ļoti garšīgas brokastiņas. Jā, un turpinājums par aizvainojumu, tā būtībā ir bērna pozīcija. Bērns, kurš ir pieaugušā ķermenī. Viņš ir aizvainojies, un lai savu aizvainojumu turētu stingri, aizsargātu, un lai neviens nespētu šajā traumā uzbērt sāli, tad viņš cenšas aizstāvēties ar dusmām un pat agresiju pret tiem cilvēkiem, kas viņā iekustina. Un to parasti izdara vistuvākie, tātad sieva, vīrs, vistuvākie tie, kas nospoguļo konkrēti tevī šo sajūtu. Un jebkura aizmukšana no šī retrīta, ko sauc par ģimeni, ir tikai un vienīgi aizmukšana no šīs traumas. Ja jūs no kaut kā cenšaties mukt, tas ir tas, ko jūs cenšaties uzturēt. Tātad mukšana, situācijas neatrisināšana. Bet šobrīd cilvēks ir sasniegusi tādu attīstības posmu, ka var emocijas sakārtot nieka 2 mēnešu laikā, tā ka viņi vispār nav. Un pie tam garantēti